Šodien es esmu pieņēmusi lēmumu pieprasīt satiksmes ministrija Andrija Matīsa demisiju, un šis mans lēmums saistīts ar valdības saulēcīgu neinformēšanu par Air Baltica strateģisko attīstību. Kopumā, ja runājam par Matīs kungs ir izdarījis daudz labus darbus, ja runājam par valsts ceļu sakārtošanu, par demisijas pieprasījumu. Esmu informējusi valsts prezidentu šodien un rakstiski informējuši arī koalīcijas partnerus. Līdz jaunā ministra apstiprināšanai Jānis Strējers pildīs satiksmes ministra pienākumus. Un, ja runājam par Air Baltica ir kompānija, kur attīstās Air Baltica Lama menedžmenta komanda, tā kā tur nav nekādu problēmu. Kā es minēju, ministra pienākums pienācīgi informēt valdību, lai valdība varētu izsvērt pieņemt savus lēmumus. Bet vienotības valdes sēdējas par šo investoru, es saprotu, spriestas investoram par sliktu? Es nekomentēšu vienotības valdes sēdes lēmumus. Mums nav valdes sēdes lēmuma par investoru. Tā bija tikai tāds sākums. Es šodien arī izrunāju to ar Matīs kungu. Matīs kungs man jau pirms 2 nedēļām runāja, ka viņš varētu demisionēt. Viņš to teica arī vakar valdības sēdē. Un šorīt mēs ar Matīs kungu izrunājām par šo kopumā manu lēmumu. Tā kā pirms es publiski to pateicu, Andrijs Matīs tika informēts personīgi, un mēs ar viņu runājām. Jā, problēmas ar Air Baltica nesākās vienā dienā, tāpēc pēkšņi atver šīs demisijas pieprasījums, kā Matīs mums ir jūsu partijas biedrs un arī ar ļoti lielu pieredzi nozarē. Ir brīdis, kad sakoncentrējās dažādi jautājumi, un šie jautājumi pārsvarā saistīti ar satiksmes nozares strateģisku attīstību. Bet es vēlreiz gribu atkārtot, ka Matīs kungam ir arī daudz labi veikti darbi savā nozarē. Ja man ir precizējuši jautājums par to demisiju. Es neredzu, pat kur. Par to demisiju, par to, ka Matīs kungs varētu demisionēt jau tiešām tik runāts, jo pagājušajā nedēļā. Vai jums ir pārsteigums, ka pēc vakardienas valdības lēmumu viņš to neizdarīs šādu soli nespēju? Es tā nevaru savas izjūtas. Mēs visi vakar beidzām, ja jūs man prasat kādas izjūtas, vakar mēs beidzām pulksteni pēc 11. vakarā, un nebija man ne pārsteigumi, ne pārsteigumi. Vienkārši tā situācija bija tāda, kā tā ir. Es neesmu pajautājusi, kāpēc Matīs kungs nedemisionē. Bet šodien mēs ar viņu runājām no rīta, un kopumā viņš teica, ka viņš ir gatavs arī demisionēt. Nē, kādu ļaunprātību. Vienkārši es uzskatu, ka ministram tomēr laicīgi ir jāinformē, pat ja varbūt ir... Varbūt pat tad, ja atšķiras nozares, varbūt viedoklis no ministra viedokļa vai kādu citu, kompāniju vadītāju viedoklis no ministra viedokļa. Ministram ir jāinformē un nevar valdību nostādīt pēkšņi un uzreiz. Tas, ko valdība vakar pieņēma, tas pamatā bija satiksmes ministrijas virzīts. Mēs ilgi diskutējam šo jautājumu, jo vakar bija vairāk varianti, un kā jūs redzat, ja mēs sēdējam līdz 11, tad šo lēmumu pieņemt bija ļoti sarežģīti. Jā, tāda atceroši, mēs jau terminējām 22. septembrī, tad, kad studenti tika atbrīvoti, kā varēja pieņemt šādu lēmumu, neizrunājot tur tās lietas, kā tagad teikt, ka tās valdībai bija kaut kāds pārsteigums. Tas ir viens un otrais, tas vakar pusnakts lēmums.
Nē, valdības lēmums netiek atcelts, jo es jau nevaru atcelt valdības lēmumu, kā jūs saprotat. Nē, no, ir viena lieta, ko es zinu, ir otra lieta, kas tiek piedāvāts lemt valdībai. Tas ir divas atšķirīgas lietas, ko satiksmes ministrija sagatavo valdībai lēmumu pieņemšanā, un tas, ko katrs mēs zinām. Es pārdomāju, salēju kolēģi lēmumu jautājumu. Manuprāt, tas, ko Luņikungs jums vaicāja, kad jūs bijāt savā lēmumā patiesā? Vai tad, kad jūs atsvabinājāt Prudentī no konsultanta amata, vai vakardien, kad jūs atbalstījāt Prudentī ar piesaistīto investoru? Tātad Prudentie tika atbrīvots tāpēc, ka tās informācijas, kas ir konfidenciālas un kas ir saistītas ar konkrētas kompānijas attīstību, tās tika informētas, par to tika informēta plaša sabiedrība. Tās ir katras kompānijas iekšējās lietas savas attīstības. Un reizēm informējot par kādu konkrētu attīstību, tas var kādu konkrētu investoru vai kādu konkrētu citu lēmumu, tas var kaitēt kompānijai. Un tas bija iemesls, kāpēc Prudentija satiksmes ministrija nāca ar šo pieprasījumu. Es saprotu jautājumu būtību, vai es atbalstu vienu investoru vai es neatbalstu šo investoru. Nav man tādu atbalstīt vai neatbalstīt kādu konkrētu investoru. Ir svarīgi, lai kompānija būtu strateģiskais investors un lai kompānija attīstītos. Un šobrīd lēmums ir, ka valdība piekrita ar zināmiem nosacījumiem šim finanšu investoram, uzdodot 2 gadu laikā atrast strateģisko investoru. Vienalga, Air Baltica nepieciešams strateģiskais investors, kas tagad 4 gadu laikā, te arī Prudentie strādāja, 4 gadu laikā, kopš šis tātad tika darīts, strateģiskā investora nav joprojām. Un man nav tāds, es zinu, es nostātos vienā vai otrā pusē, nē, es meklēju labāko risinājumu, nevis nostājos kādā pusē. Vai aplēkot ir analizētas iespējas, personāli iespējas uz nozares attīstību? Ko tas nozīmē? Situācija Algoni iespēja ir dzelzceļi. Tagad situācija ar Latvijas vai iespējas tranzītu kopumā? Nē, kāpēc jūs saistat ar personāliem, tranzītu un biznesu? Nu, bet ministrs ir politisks lēmumu pieņēmējs, un viņš nav biznesa cilvēks. Jā, es redzu, ka vienotība turpinās. Nē, vienotības ministrs, jauns vienotības ministrs turpinās darbu. Vai jūs sagaidat, ka ministrs pats paziņos par savu demisiju un atkāpsies, vai jūs esat jau parakstījis rīkojumu? Nē, es neesmu parakstījis rīkojumu, bet es ministram jautāju, vai viņš pats ir parakstījis. Šobrīd ministrs no 7. novembra. No 7. Jā. Jo es jau teicu, ka es esmu runājis ar prezidentu pa telefonu šodien, un mani jāinformē rakstiski koalīcijas partneri, kurus šodien es parakstīšu un informēšu. Tas 48 stundas. Es neatkārtošu šeit savu sarunu ar Matīs kungu šodien. Matīs kungs iepriekš izteicās, ka valdības atbalstītais investors, kuru valdība atbalstīja, tas nebūtu vēlams nacionālo drošības apsvērumu dēļ. Mēs atbalstījām šo investoru pamatoties uz satiksmes ministrijas iesniegto priekšlikumu. Madara Tirnisāna, Latvijas radio, man ir 2 jautājumi. Pirmais jautājums, ko man šķiet daudz ir saprast, ko īsti šis investors ieguldīs Air Baltica kapitālā, naudu vai lidmašīnas? Un otrs jautājums, jūs vakar runājāt par šī lēmuma pieņemšanas par līguma nosacījumiem, kas tiks izstrādāts, ko šajā līgumā vispār ir iespējams mainīt. Es saprotu, ka gan investori juristi, gan valdības juristi
jau līguma uzmetumi ir izstrādāti? Nē, tur ir vairāk punkti, kas tiks iekļaut, lai nodrošinātu drošību, gan ekonomisko, gan cita veida drošību, ar to tiks papildināts. Un, protams, investors investē naudu, un pēc tam akcionāru līgumā vai tālāk saimnieciskā darbībā notiek citi lēmumi. Tātad nekāda mantas ieguldījuma nebūs izdarīta. Bet tas ir, protams, kas notiek ar naudu, tas ir tālāka rīcība. Vai Matīs kungs ir vienīgais neprofesionālais ministrs jūsu valdībā, vai šīm izmaiņām varētu sakot arī kādas citas? Es šobrīd neatbildēšu uz šo jautājumu. Man ir savas domas. Un vai jūs redzat kādu, kurš varētu būt nākamais satiksmes? Nē, patiešām nē. Mēs vienotības valdē tuvākā laikā mēs par to runāsim. Ko jūs tieši pārmetat Matīs kungam? Jūs teicāt, ļoti vispārīgi, kas ir viņa tā kļūda, kas jums līdz izšķirties par viņu demisiju, jo viņš visu laiku ir uzsvērs un ļoti rast kritizē šo investoru. Un tagad jūs Tikai, jā, viņš to ir darījis, tai pašā laikā vakar Matīs kungs atnāca ar šo priekšlikumu uz valdību, ar satiksmes ministrijas priekšlikumu, ar vairākiem variantiem. Nu, bet ja ministrs kritizē, kā jūs sakat, šo priekšlikumu, tad viņam ir jāpiedāvā valdībai priekšlikums, ko viņš nekritizē. Un kas ir priekšlikums, ko ministrs atbalsta, un kādi ir šie risinājumi varianti. Tas būtu loģiski. Es gribu teikt, ka jā, ka vakar netika piedāvāts redzējums, kā Air Baltica attīstās. Un kā jūs teicāt, jā, ministrs tika kritizējis šo priekšlikumu, un tai pašā laikā vakar šis priekšlikums bija valdībai uz galda. Tā nebija mana valdība. Ko lūdzu? Jā, protams, tas arī ir satiksmes ministra atbildība. Ja satiksmes ministrs redz, ka nenotiek šī darbība adekvāti, tad tas ir pienākums jau laicīgi laust līgumu un meklēt citu konsultantu. Un es negribu kritizēt Prudentiju, bet tas ir specifisks biznesis tomēr. Investoru meklēšana aviācijā. Un iespējams, kur tur vajag dziļāk profesionāli, varbūt orientētu kompāniju tieši vairāk tranzītos un transporta jomā, lai atrastu investoru, jo kopumā situācija, protams, nav vienkārši kopumā ar investīcijām dažādās līdzsabiedrībās, bet es gribu atkārtot vēlreiz, ka Air Baltica ir stabila kompānija un strādā ar peļņu. Tā kā šeit nav runa par Air Baltica kā tādu kompāniju. Šeit ir runa par konkrēto valdības sēdi, kur mēs saņēmām priekšlikumus tādus, kā mēs saņēmām.